Divas vāverītes – ukraiņu tautas pasaka. Biezā mežā koku dobumos reiz dzīvoja divas vāverītes. Abas glītas, pūkainas, veiklas, tikai daba katrai savādāka. Viena augu dienu čakli strādāja, vāca riekstus, sēnes, ozolzīles un to visu noglabāja koka dobumā savā mājā. Bet otra bija pavisam bezrūpīga. Caurām dienām to vien darīja, kā lēkāja no zara zarā, baidīja putnus ligzdās, vai arī laiskodamās, tupēja un svilpoja, ka viss sils skanēja. Sagribas ēst, bēda maza, vasarā jau visu ēdamā atliku likām. Te riekstiņš, te ozolzīle, te jaunie egļu un priežu čiekuriņi, te visādas saknītes. Pagrauž šo, paskubina to, un vēders pilns. Var atkal priecīgi lakstīt pa zariem. Tā vāverīte līksmi aizvadīja visu vasaru. Tikmēr čaklā un gādīgā vāverīte bija koka dobumā piekrājusi ēdamo gan šādu, gan tādu. Tas bija ziemai sagādāts. Jau laikus viņa savu mājiņu bija izklājusi ar sūnām, pūkām un sausām lapām, lai ziemā būtu silta un mīksta guļa. Mājai bija uztaisījusi arī durtiņas. Šī vāverīte bija krietna saimniece. Tā aizritēja visa vasara, vienai vāverītei strādājot un rūpējoties, otrai rotaļājoties. Pagājis bija arī lietainais rudens un nāca saltā ziema. Mežs kļuva tukšs un bēdīgs, ne vairs vienas lapiņas, ne sēņu, ne riekstu. Tikai sals un vējš, kas dzenā sniegu. Strādīgā vāverīte dzīvo savā siltajā dobumā un nezina nekādu bēdu. Visu vasaru viņa pūlējusies, lai ziemā mierīgi atpūstos. Ligzdiņa ir mīksta un silta, ko ēst arī netrūkst. Ai, vai viņas slinkajai un viegliprātīgajai biedrenei klājās pavisam citādi. Tās dobumā nav ne logu, ne durvju, nav sarūpēti. Aizgāda ziemai arī nav, neviena vienīgā riekstiņa. Pa māju svilpodam skraido salds vējš. Nabaga vāverīte sēž tukšu vēderu, noliesējusi, nosalusi, čokurā sarāvusies. Izskrien mežā, meklē šur, meklē tur, nav nekā. Viss sasalis. Mirsti vai nost aiz sala, aiz bada. Tad nabaga vāverīte atcerējās savu čaklo strādīgo kaimiņieni un nu domā, iešu pie viņas, lai palīdz man, viņai jau aizgāda ir tiku tikām, vasarā atdošu. Vāverīte iet pie kaimiņienes un bailīgi klaudzina pie durvīm. Kas tur ir? Es tava kaimiņiene. Lūdzu, vāverīte saka, atvērdama durvis. Paskatījusies uz nelaimīgo novājējušo, no saltuma pusdzīvo kaimiņieni, viņa tūdaļ visu saprata. Sēdies, lūdzama, esi atnākusi pašā pusdienas reizē, ņem par labu, kas nu ir. Apsildies brīdi tur sūnās, es pagādāšu tev riekstus un zīles. Rau, ēd nu vesela un dzīvo pie manis, man vienai garlaicīgi. Vāverīte nokaunējusies sāka runāt. Es jau nemaz neesmu pelnījusi, ka man rāda tādu labu sirdi. Pati zini, visu vasaru tikai lēkāju vien. Nekas, otrā atbild. Tagad tu arī būsi tikpat gādīga kā es, jo esi atzinusi, ka bez darba nav maizītes. Tad nu strādāsim kopā un dzīvosim kopā.
Slinkā vāverīte aiz priekiem nomutēja labo biedreni. Nomutēja nozīmē nobučoja. Un kopš tā laika abas dzīvoja kopā, bet slinko vāveri posts un trūkums bija iemācījuši strādāt. Nākamajā vasarā viņa arī čakli strādāja un kopīgajā mājā savāca lielu pārtikas aizgādu.